Esiet sveicināti, cienījamie futbolisti. Šovakar Latvijas futbolisti 24. spēlē mainīgi. Futbola klubs Jelgava uzņem futbola klubu Jūrmala. Viens komandas spēlē sāk sekojošā sastāvā. Numur 22 Evgenijs Vaidāns. Numur 3 Sergejs Goldbergs. Numur 12 Denis Stečanovs. Numur 8 Kārlis Žuļevs. Numur 5 Igors Sanders. Numur 20 Vitālijs Cicis. Numur 27 Igors Aleksejev. Numur 28 Mihāls Visins. Numur 19 Maksim Danielovs. Numur 21 Edijs Joks. Numur 10 Ivāns Skuters. Komandas galvenais treneris Vladimirs Paškovs. Numur 7 Valērijas Reķovs. Numur 25 Mārcis Ošs. Numur 22 Igors Velinovs. Numur 17 Igors Latkovskis. Maksims Danielovs. Rezultāts 0-1. Brīdinās futbola klubu Jelgava komandas spēlētājs 22. Igora Perinovs.
Rīgas futbola kluba Jelgava būtu 34. numurs Sergejs Tīns. Rezultāts 1-3. Второй тайм – это худший тайм в сезоне, потому что я сейчас немножко, так скажу, негодовал. Так играть нельзя. Первый тайм, да, быстро забили, взяли игру под контроль, 3-0 повели без вопросов. Еще могли забивать. Второй тайм сделали определенные перестановки, дали кое-кому отдохнуть. У кого-то микротравмы, то есть игрокам, которые мало были задействованы, дали возможность выйти, кто-то после травмы, а кто-то, как Поплавский, например, мало играл. Но получилось так, что игра полностью сломалась, хотя, надо сказать, конечно, заслуга Елгава. Молодцы ребята. В десятером остались и играли, так скажем, ну, по-русски, как говорится, от ножа. То есть и сердцем, и головой. Да, могли много пропустить, но рисковали и шли вперед. И я скажу, еще там 4 где-то момента примерно острых было, да. Мы могли, конечно, там тоже еще мячей 5-6, наверное, забить. Такие не забивали. Когда 1 в 1 выходили, в упор били, Сазонов выручал. То есть здесь, если мы идем дальше, то надо, конечно, к себе требования предъявлять. Tas, ko mēs redzējām uz laukuma, tas nav pieļaujams, un es varu tikai pateikt to, ka, manuprāt, šīs pirmās 30 minūtes ir vissliktākās mūsu izpildījumā, kāds vispār bija šajās 2,5 sezonās. Ja vēl vērtē šīs spēles nozīmīgumu priekš mums no turnīra tabulas viedokļa, tad, diemžēl, ir jāatzīst, ka pretinieks pilnīgi pelnīt uzvarēja, pilnīgi pelnīt mūs diezgan nopietni šobrīd apsteidz. Un var teikt tikai to, ka nav nekāda attaisnojuma šādai spēlē, jo, kā jau es teicu, ļoti būtisks moments bija tieši tas, ka mums iztrūka 2 centra aizsargi un pārkārtojot spēli uz laukumu, izējot jaunajam Barinovam un centra aizsargu pozīcijā izējot spēlēt Reķikovu un arī Ošam, kurš pēdējā laikā netik daudz spēlēja. Tieši spēles sākumā, kamēr mūsu spēlētāji nespēja sajust spēli, pajust bumbu, mēs jau ielaidām 3. 4. minūtē jau pirmos vārtus un uzreiz vieni aiz otriem pretinieki izmantoja šo mūsu nesaspēlētību, neorganizētību aizsardzībā, un šis hauss bija diezgan liels, plus pie tā visa pietiekami neveiksmīga centra pusargu spēle, kuriem neizdevās pieturēt bumbu, un kā rezultāts, principā, pirmajās 30 minūtēs spēle bija beigusies priekš mums. Neslēpšu, man bija ļoti skarba saruna ar puišiem ģērbtuvē pēc pirmā puslaika, jo es teicu, ka mani kauns par mums visiem, sevi cienoši vīrieši tā nedrīkst uzvesties, tā nedrīkst spēlēt, un tagad mums ir tikai 2 ceļi. Vai mēs viens otram palīdzot un pieliekot plecu, ejam tālāk, izējam un cenšamies spēlēt, un cenšamies neskatoties uz to, ka mēs esam mazāk atspēlēties. Jo tāds reāli ir uzdevums, lai gan cik tas fantastiski izklausītos. Mēs sapratām, ka pretiniekam droši būs vēl vairāk momenti, lai palielinātu pārsvaru, bet mēs no tā nebijāmies. Mūsu uzdevums bija iet un spēlēt, lai izrautu spēli otrajā puslaikā. Principā var teikt, ka nebija tā, ka mēs izveidojam milzums daudz momentu, bet 4-5 ļoti labi momenti mums otrajā puslaikā bija, bet vai pietrūka precīzi pēdējās piespēles, vai precīzi sitiem pa vārtiem, jo principā nebija daudz momentu, kad pretinieku komandas vārtsargs ļoti glāba.